Šodien mēs esam manā studijā, esmu Pipars, šī ir Inese Vaidere, Eiropas parlamenta deputāte, un mēs runāsim par zaļām tēmām. Bet kā jūs izdomājāt satikties? Es uzrunāju Inesi Vaideri Facebookā, jo mums sakrīt mērķi. Es vēlos izglītot jaunatni par to, kas ir zero waste, kā domāt ekoloģiski, kā izšķērdēt mazāk produktus gatavošanas laikā, un par to visu mēs šodien parunāsim, un es arī parādīšu kādus praktiskus piemērus. Pirmais, par ko mēs varētu parunāt, ļoti daudzi iestājās par atkritumu pārstrādāšanu, ļoti daudzi ir pret. Kas tad būtu tā kā tavs viedoklis par šo tēmu? Ko mums vajadzētu darīt? Jo šobrīd getliņi viņi ir pārpildīti. Nē, ir skaidrs, ka pirmais un svarīgākais, ko es varu pateikt, ir atkritumu samazināšana, pārtikas atkritumu samazināšana. Vidēji ir aprēķināts, ka Eiropā ik gadus katrs iedzīvotājs vidēji izmet atkritumos 132 kg visai labas pārtikas. Apmēram tas ir gandrīz vai viens Eiropas Savienības gada budžets. Galu galā, lai šo pārtiku saražotu, cilvēki ir sējuši, stādījuši, pārstrādājuši, veduši uz veikaliem, tad tālāk tirgojuši tie pārtiku. Tas ir cilvēku darbs. Un ja mēs metam pārtiku pēc tam ārā, to pārtiku, kuru vēl var arī lietot, kas būtu viss sliktākais, bet arī, ja mēs esam ļāvuši pārtikai sabojāties, tad mēs arī necienam šo cilvēku darbu. Tātad ir tik daudz momentu, lai mēs samazinātu šo pārtikas izmešanu atkritumos, ka vienkārši pie tā ir ļoti rūpīgi jāstrādā. Un vēl viena lieta, kas man šķiet, cilvēki ļoti vēro produktiem termiņus, ieteicams līdz, taču patiesība ir tāda, ja tu esi pareizi tos produktus uzglabājis, tad tu viņus vari lietot pat dienas pēc šis termiņš ieteicams līdz ir beidzies. Un daudz nemaz nepaskatās, vai tas produkts ir sabojājies, viņi vienkārši uzticās tam, kas ir rakstīts uz iepakojuma un spiež ārā. Zini, tā ir lieta, ko mēs arī esam ļoti daudz strādājuši Eiropas parlamentā, bet es atceros, ka bija ļoti strikti derīgs līdz un pat tādiem produktiem, kur to derīguma termiņu ļoti grūti noteikt, un varbūt tas produkts ir derīgs vēl 2 nedēļas pēc tam. Tad mēs panācām tik daudz ar Eiropas regulējumu palīdzību, ka daudz vairāk tiek lietot šis termiņš ieteicams līdz. Un tas noteikti nenozīmē, ka pēc tā šis produkts vairs nebūtu lietojams. Un man ļoti patīk arī tās veikalu ķēdes vai arī mazie veikaliņi, kas tos produktus, kur ir ieteicams līdz, izliek izpārdošanā. Un es pat zinu cilvēkus, kas speciāli medī pa veikaliem tos produktus, un viņiem ir varbūt 40–50% atlaide, viņi joprojām ir labi lietojami produkti, un tā mēs tiešām arī samazinām šo daudzumu. Esmu viens no tiem cilvēkiem. Es ticu. Es speciāli eju medīt. Un īstenībā mēs varam arī paņemt tādu piemēru no ārzemēm. Esmu dzirdējis, ka Vācijā, ja es nešaubos, viņiem ir tādi skapi, kur veikali, restorāni ievieto produktus, kuriem ir beidzies tas ieteicams līdz termiņš, un tā jau viņi to nevar izmantot. Bet viņi to var atdot kādam citam, kurš to izmantos savos privātos nolūkos. Man šķiet, ka mums Latvijā kaut ko tādu vajadzētu ieviest. Tas ir obligāti, jo arī tiešām restorānos, veikalos tik daudz pārtikas aiziet postā. Es pat atceros tādu vienu labu lietu, arī par Vāciju runāju, tas bija Minhenē. Un toreiz bija tā, ka viesnīcās ir brokasts un ir šis bufetes galds, un tur parasti paliek pāri pārtika. Un tad, kad visi klienti, tie, kas bija dzīvoja viesnīcā, kad viņi bija atstājuši šo telpu, tad nāca iekšā cilvēki visādi. Un viesnīca apēd visus tos pārtikas pārpalikumus. Es domāju, tas ir tas arī, kas būtu vajadzīgs. Un kaut vai restorānos arī tik daudz labas pārtikas, brīnišķīgi sagatavotas pārtikas paliek pāri, kāpēc kādam neatdot, kurš to varētu arī patērēt. Mēs nedrīkstam vairs būt tik ļoti konservatīvi, iesīkstējuši, ja ieteicams līdz, tad mēs vairs nevaram lietot, un nekas jau nenotiek ar to pārtikas līdz. Ko vispār mēs varam darīt, lai tad samazinātu šos atkritumus un
sastāvdaļas, ko mēs metam ārā. Pirmais noteikums – nedoties uz pārtikas veikalu izsalkušam, jo tad gribas paņemt to visu, un, protams, visu nevar apēst, tas sabojājās. Un doties uz veikalu, tas ir atbildīgs pasākums, un vislabāk uz veikalu ir doties ar iepirkumu sarakstu. Tieši, kas ir vajadzīgs. Ieskaties pirms tam savā leduskapī, apskaties, kurš produkts tev būtu vajadzīgs tuvākajās dienās vai nedēļā, apskaties, kuram varbūt beidzas derīguma termiņš, vai ieteicams līdz jau ir pārsniedzis saprāta robežas, teiksim tā. Un tad ar šo iepirkumu sarakstu dodies uz veikalu. Protams, uzreiz ir jāatcerās, ka mums ne tikai jāsamazina pārtikas atkritumi, bet arī atkritumi vispār iesaiņojums. Tāpēc ļoti vēlams doties uz veikalu ar savu iepirkumu maisiņu, ļoti vēlams doties arī ar savu tādu taru, kur var šo to ielikt pēc tam, jo kāpēc vienmēr ņemt, piemēram, veikalā, ja ir rosols, vinagrets, visādi tādi garšīgi produkti, kāpēc vienmēr nest mājās tos plasmas trauciņus? Paņem savējo līdzi. Tas arī palīdzēs citu atkritumu daudzumu samazināt. Tad vēl es vēlos pastāstīt par to, ka nesen beidzās mans pilotprojekts, kur izstrādāju es, bet īstenoju Eiropas komisija, par to, kā samazināt pārtikas atkritumus. Un šis iepirkumu saraksts un nedoties izsalkušam, tas arī bija viņa arsenālā, bet mēs jau to visu zinām. Bet arī tā kā mēs runājam par mājsaimniecībām, jo mājsaimniecības rada apmēram 7% no visiem izmešiem, izmetot pārtiku. Tā pārtika, ko izmet, ir atbildīga par 7% izmešu. Un tas ir daudz, tas ir ļoti daudz. Un tā tad vēl tāds ieteikums. Slimnīcas, skolas, tās ir iestādes, kurās ir ļoti, ļoti daudz dažādu cilvēku, ar dažādu miesas uzbūvi, ar dažādu apetīti. Bet, piemēram, slimnīcās visiem porcijas ir vienādas. Un skaidrs, ka vienam pietrūkst, varbūt, bet citam paliek krietni pāri. Tāpēc šeit arī būtu jābūt elastīgākam. Un atkal šeit es varu minēt arī tieši Minhenes pieredzi, kad ir iespējams uz nedēļu pasūtīt, atķeksēt kādu tieši ēdienu, tu zini, vai arī uz nākošo dienu, kā kuram tā apetīte ir. Un tad arī pārtikas atkritumu daudzums ļoti, ļoti samazinās. Skolās tieši tāpat arī ir cilvēki, kas ēd to vai citu. Man gan uzreiz jāsaka, es domāju, ka man piekritīs, ka vecāki ļoti grēko. Es esmu tik daudz dzirdējis veikalos. Ko tu dēliņi gribi vai meitiņi? Čipsīšu, skoliņu. Es domāju, kā ārprāts. Un skaidrs, ka tas bērns skolā arī gribēs ēst čipsīšus un koliņu. Un, piemēram, dārzeņu salātus viņš varbūt, vai sautēts dārzeņus, viņš maz negribēs ēst tādu labu pārtiku. Tāpēc izglītībai ir ļoti, ļoti svarīga loma. Un es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka tu esi uzņēmies tādu vadošu lomu, izglītot jaunus cilvēkus šajās lietās. Veselīga ēšana, pārtikas neizmešana atkritumos, kā jebkuru tur pīles kaulu var tālāk pārvērst buļļonā vai tam līdzīgi. Un tiešām tā teikt, kā mēs sakam, zero waste. Nulles atkritumi. Tā kā tās ir ļoti lielas lietas. Jā. Bet tā ir tāda interesanta tēma, kā vecāki paši neaizdomājas, ka viņi savam bērnam ar to skādē. Tas, ko tu teici, ka ieiet veikalā, prasa savam bērnam, vai tu vēlies nopirkt čipsīti, koliņu, ko tu vēlies. Nemaz neaizdomājieties, ka tādā veidā tam bērnam vēlāk dzīvē būs tāds ieradums, ka viņš iet veikalā kaut kādu čipsītu, koliņu nopirkt. Jā, tiešām tāds, varētu teikt, situatīvais alkoholisms, vai ne? Jā. Viņš ienāk tur un viņam tiešām gribas to lietu. Pareizi ir. Jā, un tad kas izveidojās? Nevis tas bērns izmanto to savu kabatas naudu, lai pirktu veselīgu ēdienu, pat burkāns, tos mazos burkāns, baby kerotus. Vienkārši to kā uzkodu paņemt. Nē, viņiem obligāti vajag čipsīšus, kaut kādu šokolādes batoniņu, un beigās no tā nevar izkāpt. Tas tā jau ir atkarība, jo arī tur ir tādas vielas, kuras mums palielina smadzenēs to dopamīna līmeni. Un tad, kad mēs esam pie tā dopamīna pieraduši, tad grūti no tā ir atteikties, no visa tā, kas mums iepriekš to deva. Un, ja tu paskaties dažādas ārzemju filmas, tu taču arī tur visu laiku ir reklāma, ka tur vai Pepsi vai Kola un visi grauž čipsīši. Bet tagad mums ir ļoti labi iespēja arī skolās pastiprināti mācīt uztura mācību, pastāstīt bērniem, kāds ir veselīgs uzturs, kādas ir proporcijas, cik daudz tev vajag
gaļas, zivju, dārzeņu, ogļhidrātu, un tad tas bērns varbūt to savu mammīti pamācīs vai to savu tētīti. Jo es esmu konstatējis, ka vispār vides lietās bērni ir ļoti laba auditorija, viņi daudz labāk uztver dažkārt nekā vecāki. Jo vecākiem ir jau kaut kādi savi iesīstējuši paradumi izveidojušies, bet bērni, viņi ļoti ar tādām atvērtām sirsniņām un austiņām viņi uztver to visu, un pēc tam viņi teiks, nevajag mums čipsīšu skoliņu, varbūt nopirksim tos mazos burkāniņus, pagrauzīsim, kas ir gan garšīgi, gan veselīgi. Es domāju, ka mani vecāki jau nedaudz nokaitināti, ka es tā daru. Viņi kaut ko vēlās garšīgu. Zin, kā izņēmuma gadījumā es saku, varbūt nevajag tos čipšus, rīt būs slikti, padomā. Tā kā Tu esi brīnišķīgs piemērs, vai ne? Kā saka, vecāki arī jāizglīto. Un es domāju, ka tiešām tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un arī bērniem taču ir jāpasaka, ka tas jau ir arī ļoti garšīgi. Skaidrs, ka čipsīšos, koliņās, pepsīšos ir visi tie garšas pastiprinātāji, kas tiešām cilvēku padara atkarīgi no tām lietām. Tāpēc labāk ir nesākt. Bet man liekas, ka taču ir tik garšīgi, ja tiešām visādi sautējumi, sakņu sautējumi, dārzeņu sautējumi. Es tiešām esmu dārzeņu cilvēks, man ārkārtīgi garšo dārzeņu, un latviešu receptēs jau arī ir ārkārtīgi daudz visādi iespēju, kā to garšīgi pagatavot, un man liekas, ka tas ir tieši tas, kas jādara. Un jauniešiem patīk būt stilīgiem. Jā. Man arī patīk būt stilīgam. Bet tāpēc arī jāpadara šī lieta, ka tu ēd veselīgi, ka tas ir stilīgi. Daudz jaunieši jau to paši ir apzinājušies un arī tā uzvedās. Jā, un ēst veselīgi, tas noteikti nevajag iziet ārā no trendiem, nevajag ēst to, ko jaunieši uztver par vecu cilvēku ēdienu. Tas ir īsts termins, griķi ar speķi, to uztver kā veco cilvēku ēdienu, auzu putras. Pa lielam ēst veselīgi, to var darīt arī ēdot burgerus. Tikai jāsaprot, ka tad tu tos burgerus gatavo pats mājās, tu viņus gatavo, tu zini, ko tur liec iekšā, svaigi dārzeņi, labas kvalitātes bulciņa, un tu izmanto pats samal gaļu. Ja? Tā, lai tu zinātu, ka tur nav nekāda mehāniski atdalītā gaļa, tā, lai tur nebūtu cīpslas, tiešām kvalitatīva samalta gaļa. Un tad tas būs veselīgi. Un arī tas, ka tur var šajā veselīgajā ēšanā var iepīt arī ļoti daudz zero waste, bez atkritumu šīs tendences. Pieņemsim, viena no manām mīļākajām lietām, ko darīt ar brokoļiem. Tad, kad tu esi izmantojis brokoļiem visas tos ziediņus pašā augšā, tad tev paliek tas kāds. Daudz cilvēku neaizdomājās, ka to kātu arī var izmantot, un tur ir arī ļoti daudz vitamīni. Bet zini, ko es daru ar tiem kātiem? Es viņus sablenderēju. Jā, sablendēt un tad izmantot priekš kaut kādām pastas ārkārtīgi garšīga, ļoti garšīga. Mēs šodien kaut ko kopā gatavosim, un tas, ko es parādīšu receptē, tas, ka var, es parādīšu garšvielas receptē, kā es izmantošu garšvielas, bet jūs varat paši mājās uztaisīt paprikas pulveri no tām paprikām, kas sāk jau vīt. Kā arī ķiploku pulveri no ķiploku miziņām. Zināji, ka tā var izdarīt? Izkaltēt ķiploku miziņas saulē un tad sablendēt. Tagad zini. Tā kā var izmantot tās daļas, kuras tu parasti mestu ārā, tās var izmantot, lai uztaisītu pavisam jaunas garšu kombinācijas. Daudziem cilvēkiem garšo ķiploku pulveris. Man arī tā ir viena no mīļākajām garšvielām. Bet tikai nesen es uzzināju, kā viņi pagatavot mājas apstākļos, tieši sakojot šīm zero waste tendencēm. Tā kā noteikti man liels prieks, ka tas ir kļuvis par tādu trendu jauniešu vidū, un ka tagad es varu iepazīt vēl vairāk garšas, un tas arī tādā ziņā pataisa manu dzīvi vieglāk, ka es varu pats to pagatavot. Jā, un man liekas, ka mēs varētu parunāt par vēl vienu tematu. Ja tomēr ir pārtika, kas nonāk atkritumās, ko tad darīt? Ko tu ieteiktu? Kā mums Latvijā vajadzētu uzvesties? Jo ir skaidrs, ka visi nešķirotie atkritumi nonāk getliņos. Jā. Arī sašķirotie nonāk tur, bet getliņu kalns jau ir pietiekami liels. Mēs viņu varam būvēt vēl daudz lielāku, bet arī tam ir savi limiti, un tad mēs varētu sākt, kā smējies, apgūt jaunas teritorijas Latvijā, bet mēs negribam Latviju pārvērst par atkritumu poligonu. Tad ko darīt ar šo pārtiku, kas tomēr nonāk atkritumos, jo kad mums būtu pilnīgi tā, ka būtu absolūti nekāda atkrituma, laikam tāda situācija ir grūti. Iedomājam, Eiropas parlamentā mēs gan esam lēmuši, ka līdz 30. gadam mums ir apmēram jāsamazina par 10% šis atkritumu daudzums, un līdz 40. gadam
ja es nemaldos, par 15%. Tos procentus ir grūti atcerēties, bet tendence ir viegli atcerēties, ka mums ir jācenšas samazināt. Bet ko darīt ar to, kas tomēr paliek pāri? Ko tu ieteiktu? Labs jautājums. Es domāju, ka zemniekiem un cilvēkiem, kuri dzīvo ārpus Rīgas, kam ir pašiem savs dārs, šī tēma ir noteikti vienkāršāk atrisināma. Nu, viņiem ir arī sava cūka visbiežāk, kas apēd viss. Jā, tas arī var doties uz komposta spaini. Pa lielam viņiem tas ir ļoti vienkārši. Mums, pilsētā dzīvojošiem, kam tāds dārs nav, kam tādas sūkas nav, mums ir nedaudz sarežģītāk. Es tomēr pēc iespējas vairāk izmantoju tās sastāvdaļas, ko es nopirku. Es arī iepērkos ar sarakstu, pārliecinos, ka nepērku neko lieku. Un es domāju, nevis finansiāli, bet ekoloģiski. Es piemaksāšu tos pāris eiro, lai paņemtu mazāku tilpumu ar kartupeļiem vai burkāniem. Jo man tāpat pēc pāris dienām tie burkāni viņi paliks melni. Ja? Un tad visu to pārējo es metīšu ārā, nu tad labāk es vismaz piemaksāju pāris eiro un tad tas nedodas miskastē. Tā kā es pēc iespējas vairāk samazinu to, ko es metu miskastē, taču šādi tad man tur kaut kas patrāpās, tas, ko man nesanāca izmantot. Nu, Priekš manis tas ir tik maz, ka es par to īpaši neuztraucos, bet es saprotu, ka daudziem cilvēkiem tā varētu būt lielāka un sarežģītāka problēma. Un tādā gadījumā es pat nezinātu, ko ieteikt. Tev ir ieteikumi? Man ir ieteikumi, jā, protams, mēs jau runājam par dažiem ieteikumiem, tātad iepirkšanās pārdomāti un patiešām arī ņemt tos mazākos tilpumus, bet šeit ir arī pretruna, jo mēs ņemam mazākus tilpumus, jo vairāk ir iepakojuma atkritumu, un tas man arī, bet nekas jau nebūs ideāli. Arī, piemēram, pilsētas dzīvokļos, ja mums tagad būs vairāk konteineri, un mēs jau tagad lielākā daļa apzinīgi cilvēki to dara, papīram, metālam, stiklam un arī pārtikas atkritumiem būs šie brūnie konteineri parādīsies Rīgā. Nu, tā tad arī mums būs jāskatās, kā šos brūnos konteinerus pareizi izmantot, jo mēs nevarēsim mest kaut kādās nepārstrādājumās papīra vai vēl trakāk, jo papīra es runāju nevis par to papīru, kurš ir pārstrādājums, bet ir arī tāds, kas ir izklāts ar plēvi. Jā. Tu arī ļoti daudzas kafijas krūzītes. Tieši tā, un tad tās vairs nav nekādas papīra krūzītes. Bet šie pārtikas atkritumi būs jāiesaiņo, vai nu vispār jāizmet bez nekāda iesaiņojuma, vai arī pārstrādājumos maisos, vai arī tīra papīra kaut kādos konteineros, un tad tur varēs tiešām mest visu. Nu, cerams, ka nebūs daudz ko mest, bet tiešām pat arī gaļas produktus, nešķidrus piena produktus, nemaz nerunājot, protams, ka noteikti arī dārzeņu atlikums. Nu, kartupeļu mizas mēs varbūt arī īsti neēdīsim, bet, nu, varot stādīt, jo... Kartupeļu mizas īstenībā var izmantot. Viņas var nomazgāt. Ja tu esi nomizojis kartupeli, tu nomazgā tās miziņas, tas, ko tu dari, tu no viņām uztaisīji mājās taisīt čipšus. Tu viņus apber ar garšvielām, uzšpricē nedaudz eļļu un liec gaisa krāsnī vai apcep uz pannas. Parastā krāsnī nav starpības. Tev ir mājās uztaisīti čipsi. Un ja mēs gribam to, lai tie čipši būtu daudz maz veselīgi, tad tas ir viens no ceļiem, un kāpēc tomēr mums grūti ir atteikties no čipšiem. Es ļoti viegli to varu izdarīt, jo es čipšus neēdu principā, bet man patīk arī ēst veselīgi, un man tas sagādā prieku. Varbūt ka mans ēšanas režīms ir nepārāk veselīgs, tāpēc, ka es nemitīgi lidoju, es esmu tad Briselē, tad Strasbūrā, tad mājās, tad citur. Nu, man ir ļoti grūti pieturēties pie tādām regulārām ēdienreizēm, bet, kad es ēdu, tad es gribu ēst veselīgi, un tiešām es arī, laikam es esmu viens no tiem, kam ir tas zero waste. Es tiešām pērku tikai to, ka es zinu, ka es to tiešām varēšu apēst tuvākajā nākotnē. Un es arī briesmīgi neuztraucos par to ieteicams līdz. Kādreiz tu nopērci nepatērēs, ka tas termiņš pagājis, bet, tas nav nekas briesmīgs. Laikam vienīgi no zīvīm būtu jāuzmanās. Tās gan mēdz bojāties. Tās jābēd saulaicīgi. Man tāda lieta. Jā. Tagad, kad tu pieminēji tos mazākos tilpumus un iepakojumus, es atcerējos vienu lietu, ko es gribēju pateikt. Tad, kad sākās Covid, 19. 20. gads, ap to laiku visos lielveikalos bija pieejami papīra maisiņi, kuros tu varēji ielikt dārzeņus. Un tad sanāk, ka tie iepakojumi noteikti būtu daudz videi draudzīgāki nekā plasmasas maisiņi. Taču tagad viņi atkal kaut kur ir pazuduši, un es viņus sen vairs neesmu redzējis. Viņi ir vienkārši izgājuši. Tā būtu bēdīga lieta. Jā. Jo mēs, piemēram, arī rūpējoties par to, lai būtu šis iesaiņojuma daudzums samazinātos, mēs ļoti
rūpīgi strādājām pie aprites likuma. Mani priekšlikumi tur tika arī uzklausīti, piemēram, samazināt šo mazo plastmasas maisiņu daudzumu veikalos. Tie ir tik brīvi pieejami, ka es esmu redzējis, ka cilvēki paņem nevis vienu, kas viņam būtu vajadzīgs, bet viņš paņem veselu kaudzi vai ne, un pēc tam izmanto, ja viņš ir tirgotājs, tad savā tirdzniecībā, ja nē, tad viņam mājās ir tāda, un katru mazāko lietiņu viņš iemet tajā mazajā maisiņā, un tie ir ārkārtīgi kaitīgi, tie ir nepārstrādājami, un pasaules okeāni jau ir pilni ar šiem maziem plastmasas maisiņiem, un mums jādomā ne tikai par to, kā pārtika neizmet, bet kā arī šo iepakojumu samazināt, kā to padarīt pārstrādājumu. Man liekas, to arī es redzējis, ka pienāk kaut kāda maza lietiņa caur internetu, ar internetu tirdzniecību, ar tev piegādā ir tāda maza lietiņa. Un kas ir šitāda? Un tad tur iekšā tas burbuļi vēl papīrs, tas un plasmas, pilnīgi nevajadzīgi, jo tā lietiņa jā. Nav tāda, kas varētu būt trausla vai saplīst. Vai, teiksim, man bija tāds gadījums, es pasūtīju vienu gredzenu no interneta, redzēju foršu gredzenu, es pasūtīju gredzenu. Tur šitāda te kaste, pilna ar to burbuļu plasmasu, tad vēl viss apskočots, plasmas ārpusē, uzlīmes pa visu kastīti. Vai tas tiešām bija vajadzīgs? Un mēs to arī tagad esam paredzējuši novērst tieši ar likumiem un ar sadarbību ar ražotājiem, jo ražotāji, ja viņš ražo iepakojumu, viņam ir ļoti interesanti, lai tas iepakojums būtu arvien vairāk vajadzīgs, un viņš negrib atteikties no tās privilēģijas. Arī tāpat šie sūtītāji, viņiem arī ir jāierobežo. Mēs esam paredzējuši, kā iestrādāt likumdošanā to, ka tas, kas nosūta, lai tas iesaiņojums būtu saprātīgs. Un ja tas nebūs tā, tad jārēķinās ar dažādām sodnaudām. Bet tas process ir pašā sākumā tieši tāpat kā arī atkritumu šķirošana, un tas ir sarežģīti, dažkārt cilvēkiem liksies ļoti apgrūtinoši, bet katrs sākums jau ir grūts, tā kā mums jau atkāpties nav kur, jo mums nav 2-3 planētu. Zeme ir vienīgā. Un ja mēs rīkosimies tā, ka it kā mums būtu 2-3 planētas, tad mēs ātri ieskriesim strupceļā. Nav jau vienmēr obligāti vajadzīgi likumi. Var jau cilvēki darboties arī paši tā labticīgi, saprotot, ka mums jau nav to 2 planētu. Mums ir katram jāizdomā. Katram pašam arī jāizdomā, ko es varu darīt, lai samazinātu pārtikas atkritumus, lai samazinātu iepakojumu atkritumus. Tāpat arī varbūt, ka mums arī nevajag vienmēr pirkt jaunas lietas, kas īpaši nav vajadzīgas, tikai tāpēc, ka tām ir atlaides veikalos. Es zinu, ka daudz cilvēku tā dara. Es kādreiz arī neesmu bijusi bez grēka. Tāpēc tiešām, varbūt, ka pastiepjās tā roka, paņem, tā ir tik laba cena, varbūt uzsit pa pirkstiem sev. Nevajag šoreiz. Tu pateici visu, ko es gribēju pateikt. Tā kā mums tiešām nav palicis laiks vienkārši sēdēt, salikt rociņus un skatīties, tad, kas notiks ar pasauli. Ir palikuši pēdējie pāris gadi, lai tiešām kaut ko mainītu, un es domāju, ka šī būtu tas pareizais brīdis tomēr aicināt visus skatītājus, tad izdarīt to pirmo soli jau šodien, sākt šķirot, domāt par to, kā tu iepērcies, domāt par to, kādas receptes tu gatavo, lai tu varētu pēc iespējas vairāk utilizēt tās sastāvdaļas, ko tu parasti mestu ārā, vai to, kas tev sabojātos mājās, un vienkārši iet uz to, lai mūsu pasaule varētu turpināt dzīvot, jo ir palikuši tiešām pāris gadi līdz visas tās filmas, ko mēs redzam par apokalipsi, kā ir sabojājusies planēta Zeme, pāris gadi līdz tā būs realitāte, tā kā jārīkojās tagad. Un mēs savukārt abi katrs savā vietā mēģināsim arī cilvēkus aicināt darīt to, ko tu tikko brīnišķīgi formulēji. Un man tiešām jāsaka, paldies tev par sarunu. Man ir milzīgs prieks, ka tu aicinās jaunus cilvēkus sekot veseliem saprātām un rīkoties atbildīgi pret planētu. Tā kā tiešām liels paldies par sarunu. Paldies tev, paldies, ka atnāci. Man bija tiešām liels prieks. Paldies.